Interesantas ziņas pienāk no Lietuvas. Tur vietējā sabiedrība sāk pielietot sava veida protekcionismu politiku pret esošo valsts un varas politiku. Kā tas izpaužas, par to pēc brīža. Kā mēs visi zinām, globāli tiek realizēta segregācijas politika, kas šķiro cilvēkus tajos, kam ir tiesības uz dzīvi, un tādos, kam šādas tiesības nav. Kā tas izpaužās Lietuvā, izlasīšu kādu īsu aprakstu. Lietuvā stājas spēkā noteikumi, ka lielveikalos var ienākt tikai ar vakcīnu pasēm. Efekts pārsteidzoši pozitīvs. Mazie veikaliņi, kuros drīkst iepirkties arī bez personas iespēju pases, esot pārpildīti un pārtika pazūdot necerētā ātrumā no plauktiem, jo ir palielinājies pircēju skaits. Atsauci uz šo ziņu iekļaušu šī audio ziņojuma aprakstā. Kā redzam, arī tas ir veids, kā nesadarboties ar korumpētām, noziedzīgām varām un ar tās ķēdes suņiem, šajā gadījumā lielo pārtikas veikalu tīklu Jūdasiem.